4 grupās ierakstīja uzaicinājumu tām grupām nošērot informāciju par šo pasākumu. Tas bija grupa Neesi vienaldzīgs, esi atbildīgs. Viņi to neizdarīja. Tad TV sargi, tas viss Facebookā. Viņi ar to neizdarīja. Tad Latvija nav iebrauktuve, vai kā to grupu sauc, viņi arī to neizdarīja. Un Dieva suņi biedrība, viņi to izdarīja. Jā. Pētera aicinājums ieraudzīju TVNet komentāros. Man patika, un tāpēc es, kā saka, padalījos tālāk. Un mans novērojums par šo, man tāds baigās pārdomas, kāpēc tās vēl 3 grupas nenošēroja informāciju par šo pasākumu. Nevar saprast, vai viņi tiešām nepamanīja, jo es tikai ietegoju viņu biedrības, katras biedrības nosaukumu tajā komentārā. Un Latvija nav iebrauktu, tā grupa arī šodien vēl kaut ko postoja Facebookā, viņam vajadzēja pamanīt, ja viņi skatās. Tad es nesaprotu, vai viņi publicē tikai to, kas viņiem ir, tad, kad viņi organizē kaut ko, vai viņi saka, ka tas ir forši, un tad, ka vienkārši cilvēki no tautas kaut ko grib pateikt, tad tas laikam varbūt nav forši. Es ceru, ka viņi nepamanīja vai kā, bet tās ir tāds pārdoms. Tas ir brastiņiem taisnība. Ko es gribētu teikt par tādu lietu? Sūdzēties var daudz. Jautājums ir, ko darīt? Vai perfekts atbildes nav man personīgi? Jautājums, ko darīt? Katram sākt ar sevi pirmām kārtām. Katram pašam ar sevi tiksiet mani. Jo neviens cits mūsu vietā neatnāks, neaizies, nepateiks un neparādīs. Jautājums par Facebook, jā, ir mūsdienu 21. gadsimts, ir tehnoloģijas, viss pārējais. Tā ir iespēja tikai, kas mums palīdz to visu izdarīt. 20 gadus atpakaļ, jā, kad bija atmoda, kad tikām vaļā no PSRS, tad nebija ne internets, jā, tad bija tikai televīzija. Tad cilvēki varēja saņemties un sanākt. Kāpēc šodien to nevar izdarīt? Tāpēc, kad visi varbūt ir, nezinu, ir grūti pateikt. Varbūt latviešu patriotisms kaut kur mazliet ir arī nogalināts. Pateicoties tu, katrs pats to var saprast. Bet tagad man liekas, jā, ir laiks. Jā, pabeidzot. Mūsu mugurkautu mēs, kas ir uzbrūks, mēs nesīsim to. Jā, es gribētu pabeigt. Tā kā mums šis pasākums nav sankcionēts, būtu... Šis nav pasākums. Mums vajadzētu tagad paņemt secīgs jau vairāk garām. Bet tad pacienties. Zibakcija, tas tā ir, tas jāskatās, kāds skrien var skriet. Likumīgi nav, atceries, jo cilvēks rīkošais Tātad jautājums par to, ko darīt. Nelaist iekšā nevienu. Tas ir... Tā jau mēs. Jā. Ko varam mēs darīt paši? Viena lieta ir tā, ka šobrīd es redzēju, ka viena biedrība, kas saucās laikam Varu Latvijas tautai, ir iesniegusi Centrāla vēlēšana komisijā projektu par Saeimas atlaišanu. Tātad notiek parakstu vākšana jau šobrīd. Tā notiks veselu gadu. Tur mēs varam visi piedalīties un par to nobalsot tātad vai caur Latvija LV ar ID karti elektronisko vai no bibliotekām vai, labi, to visu var izdarīt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ja kaut ko gribas darīt un nav zināms kā vai kur, tad es aicinātu aktīvos cilvēkus iesaistīties dažādās biedrībās, aktivitāšu grupās ar mērķi, protams, tādās, kas jums simpatizē, kas ir ar labiem mērķiem, tautas vairāk un labāk strādā. Tādā veidā ar to jūs varētu būt sasniedzami un jūs varētu savā starpā spēt komunicēt. Jo šobrīd mēs tā esam sanākuši, bet rīt mēs vairs nevarēsim parunāt vai ko. Tāpēc, ja jūs esat biedrībās, tad tas ir iespējams sasniegt vairāk cilvēkus un organizēties, panākt lielāku iespēju ar vairāk cilvēkiem. Gan vēlēšanās, gan dažādu aktivitāšu atbalstos un tā tālāk. Paldies! Jā, lūdzu visi Francijas vēstniecību, jā. Ir kaut kas pozitīvs.